Pašlaik manas darba gaitas ir saistītas ar Priekuļu novadu, kur es Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs esmu, un arī Mežziņas esmu Priekuļu novada pašvaldības mežus apsaimniekoju. Un braucot tā cauri mūsu novadam, tā var salīdzināt ikdienā, ko es redzu, kā mums šeit dzīve ir un kā ir tā dzīve varbūt otrā pusē Gaujai kaimiņu novadā, Priekuļos. Un tad, kā pašvaldības darbinieks, kaut kā spēja tajā iedziļināties, un, manuprāt, daudz kas ir tāds, kas mūsu novadā ir uzlabojams. Protams, nevar noliegt daudz, kas ir padarīts no vārdam vietas, paskatoties uz šīm izremontētajām telpām. No 2001. līdz 2005. gadam man bija tas gods būt deputātu Raiskuma pagastā. Mēs arī ilgi staigājām šai pamestai Auciem mūžas ēkai un domājām visādas varbūtības, kā varētu šo māju saglābt ēku, bet, diemžēl, tajā laikā iespējas nekādas nebija. Pagastam nauda bija tik, cik bija. Raiskuma internāta skolai bija lielāks budžets nekā visam Raiskuma pagastam. Un tā arī šīs ieceres netika piepildītas, tā kā gods un slava ir pēcāk nākušiem deputātiem, kas ir spējuši atrast finansējumu šīs skaistās telpas izremontēt. Bet tai pašā laikā, manuprāt, ir daudz kas darāms tāds, kas prasītos pēc uzlabojuma. Un tas ir pirmām kārtām saimniekot kvalitatīvāk, manuprāt, saimniekot taupīgāk, meklēt jebkuru iespēju piesaistīt papildus finansējumu, jo pašvaldības finansējums sastāv no nodokļu maksātāju iemaksātiem nodokļiem un no mēģu dotācijām, ko iemaksā valsts pašvaldībai. Protams, vēl tur soda naudas un visādi citādi ieņēmumi, bet pārsvarā šīs ir divas tās galvenās pozīcijas, no kurām sastāv pašvaldības budžets. Un budžets ir tik liels viņš ir, bet iestājoties Eiropas Savienībā, jau no 2004. gada, mēs esam atvērti Eiropas finansējuma piesaistes programmām, un es redzu daudz neizmantotas iespējas šī finansējuma piesaistē. Jo ko tas nozīmē? Ja mēs pēc iespējas vairāk piesaistam finansējumu no Eiropas Savienības, ja kaut kur no malas dažādos konkursos iespējas startēt, ir jāpiesaistīt papildus naudu. Jo mēs vairāk piesaistam naudu no malas, jo vairāk paliek nauda budžetā, ko varētu izlietot dažādām vajadzībām, kas nepieciešami ir novada dzīvei, novada attīstībai, tiem pašiem ceļiem, tām pašām brīvpusdienām bērniem, tiem pašiem varbūt pavalstiem, daudz bērnu ģimenēm. Tā kā iespējas ir lielas, bet, manuprāt, salīdzinot Pārgaujas novadu ar Priekuļu novadu, man šķiet vismaz kā diena pret nakti ir, un to es varētu mēģināt arī pierādīt ar skaitļiem. Reku varbūt nezinātāji jums var pastāstīt. Šī ir Pārgaujas novada mājaslapa. Tur ir tāda sadaļa plānošana, un tajā sadaļā plānošana ir publicēta attīstības programma. Reku ir attīstības programmas apstiprinātā redakcija. Reku skaisti ar novada ģērbojumu pirmajā lapas pusē Pārgaujas novada attīstības programma 2013. un 2019. gadam. Otrajā lapā mēs varam skaisti redzēt priekšvārdu, ko ir sarakstījis mūsu Pārgaujas novada domas priekšsēdētājs Kārdijs Ventakungs. Starp citu, šī projekta izstrāde, šī attīstības programmas izstrāde tika piesaistīta Eiropas finansējuma nauda. Tā naudas izteiksmē tas 25 752 Latu pašvaldību par šo projektu. Firma saņēma, bet tas bija Eiropas Savienības finansējums, tā kā tas valdēs ka tika uzrakstīts. Un te mēs varam apskatīties 31. lapspusē ir uzrakstīts, kādi īstenotie projekti Pārgaujas novadā pēdējo gadu laikā realizēti. Es varbūt
Nolastīšu, ka Eiropas struktūra fonda līdzekļu saņēmēji ir gan vietējās zemnieku saimniecības, gan vietējās biedrības, gan Pārgaujas novada pašvaldība. Kopumā pēdējo 8 gadu laikā līdz 2011. gadam novadā īstenoti 22 projekti ar Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstu. Kopējās visu projektu izmaksas bijušas 1.928.709 lati, no kuriem 48% sastādīs Eiropas Savienības finansējumu. Kāpēc es šo stāstu? Tas ir domāts tādu domu, ka mēs vēlāk apskatīsimies, kā tajās debatēs mūsu pašvaldības vadītājs, godīgi sakot, nostādīja mani muļķi lomā. Man tas īstenībā bišķiņ pārsteigums bija, bet, tā acīm redzot, tās lietas tiek darītas. Un šeit mēs varam redzēt, ka rakstīts ir... Jautājums. Man ir jautājums. Un jautājums ir saistībā tieši šo attīstības programmu, kas ir izstrādāta. Un tāds jautājums, vai jūs esat informēts par to, cik pašvaldība ir piesaistījis Eiropas Savienības līdzekļus laika posmā no 2012. gada līdz šim brīdim? Es esmu tik daudz informēts, cik ir apstiprināts domes deputāti, cik ir apstiprinājuši savā kura datuma sēdē, cits informācijas publiski, es nezinu, meklēt, kurā vietā. Es vienkārši skatījos arī pati šo dokumentu, un šajā dokumentā tiek norādīts, ka šis finansējuma piesaiste ir attiecināma līdz 2012. gada sākumam. Tā kā, var teikt, pusotrs gads vēl ir, kurā varbūt iespējams arī šī pašvaldība ir censies piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. Nē, es visu to apsveicu, bet katrā ziņā es atsaucos uz apstiprinātu dokumentu. Man citas informācijas, jāsaka, diemžēl nav. Te ir... Un tad tieši tā vēl jautājums par to, ka pašvaldība darbojās praktiski no 2009. gada, kad notika pašvaldību reforma. Nē, es lasu to, ko es lasu kopumā pēdējo 8 gadu laikā līdz 2011. gadam novadā īstenot 22 projekti ar Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstu. Un tad jūs esat salīdzinājuši, ka, piemēram, šo 8 gadu laikā šī pašvaldība tieši 4 gadu laikā, kas darbojās, cik viņi ir piesaistījuši salīdzinoši ar to, ko iepriekšējie pašvaldību vadītāji ir izdarījuši? Nē, es tālāk lasu nākamajā lapas pusē. Es redzu, ka te ir īstenotie projekti aprakstīti, ūdens saimniecības attīstība Raiskuma pagasta Raiskuma ciematā, Pārgaujas novada attīstības programmas izstrāde 25.752 lati, materiāla tehniskās bāzes, infrastruktūras uzlabošana Raiskuma sanatoriju. Te viss ir aprakstīts, tas sastādās. Un tālāk seko teksts, kurā ir salīdzināts, kādā veidā salīdzināts ir ar pārējām kaimiņos esošām pašvaldībām, salīdzinot īstenoto Pārgaujas novada projektu skaitu, kuriem piesaistīts Eiropas Savienības finansējums ar apkārtējo Vidzemes reģionu kaimiņu pašvaldību. Līdz 2011. gadam var secināt, ka realizēto projektu skaits ir salīdzinoši neliels. Skaitliski mazāk projektu īstenot Līgatnes novadā. Pēc piesaistītā Eiropas Savienības finansējuma apjoma no Vidzemes reģiona kaimiņu pašvaldībām Pārgaujas novads ierindojas pēdējā vietā. Pēc kopējā piesaistītā Eiropas Savienības struktūra fonda finansējuma apjoma attiecības pret iedzīvotāju skaitu Pārgaujas novads ieņem zemāko vietu ar vidēji 234 latiem uz vienu iedzīvotāju. Tomēr, piemēram, Kocēnu novadā, tas ir 465 lati. Tas ir apstiprināts dokuments, manuprāt, ne? Vēl viens jautājums. Jūs tikā minējāt, ka jūs visu laiku norādat to, ka šis Eiropas Savienības fonda finansējums ir bijis, jūsuprāt, nepietiekams. Tad ir varbūt tāds secinājums, vai bieži vien šī kvantitāte nosaka kvalitāti. Un tad otrs jautājums, kādi ir jūsu ierosinājumi tie pirmie, varbūt varētu teikt, pirmie 3, kur jūs saskatāt šīs problēmas zonas, kur būtu obligāti jāpiesaist Eiropas finansējums nākamajā pašvaldības laikā? Attiecībā par problēmām, manuprāt, pirmā problēma bija tā jau, ka tagad nodeva eksploatācijā Raiskuma izstrādi par budžeta līdzekļiem uzbūvētu celtni, kura izmaksāja pašvaldībai, ja nemaldos, 38 000
38,000 plus vēl pievienotās vērtības nodoklis. Tā kā, manuprāt, tā ir tīrākā lieta un vieta un gadījums, kad vajadzēja piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu un būvēt to estrādi pa Eiropas Savienības finansējumu. Un šos budžeta līdzekļu aizgājas seceni, viņus varēja izmantot, pieņemsim, brīvpusdienu nodrošināšanai. 250 bērni varēja veselu gadu ēst brīvpusdienas. Mums maz novadā tik daudz bērniem. Varbūt es jau nevišu galvu uz rīti galā arī varētu kaut ko pateikt. Es nevaru aizbraukt. Mēs tikai strādājam, mums vajag kaut kur atpūsties, uzicēsiet, lai mēs brauktu uz Balkalnu, mēs no Lenčiem, no Strīķiem vismaz uz šito estrādīt atbraucam. Kaut ko no kultūras. Runa jau neiet par to, ka tā estrāda nav vajadzīga. Dievs pasaka, viņa ir vajadzīga. Ne, viņa ir vajadzīga, protams, ir vajadzīga. Bet varbūt tā vietā tika sarakstīts Eiropas projektam pieprasījums, finansējuma projekts, ja? Kurš netika apstiprināts, cik es sapratu, vai ne? Un tā vietā, lai ņemtu, novērstu kļūdas, nepilnības un startētu nākamajā kārtā, piesaistīja budžeta līdzekļus. Un tos budžeta līdzekļus varbūt varēja ņemt un tajos pašos ceļos ieguldīt, kur es teicu, vajadzības jau netrūkst. Un tā ir lietā nauda, ko ir iespējams dabūt. Ceļiem naudu dabūt no malas ir daudz grūtāk nekā, manuprāt, estrādes būvniecībā. Tā kā, un tādas iespējas ir 101. Tad mēs te gatavoties šodienas pasākumam, konstatējām, kad ir... Cilvēkšu parādīšu vienu kadriņu. Kādas ir iespējas var cegot, ja? Mēs šajā brīnišķīgajā tiešām ļoti skaisti kārdīgi tavs, ko tu tagad dali arī, varbūt izdevu visiem, jo par to mēs atparunāsim. Tur minēts, ka ir piesaistīts 1,5 miljoni šis te Eiropas finansējums. Bija iespēja, teiksim, 4 miljonus piesaistīt, jā, ar šo iedzīvotāju skaitu. Visām šīm te nozarēm, kas ir minēts, ja, varēja piesaistīt līdz 4 miljoniem. Pašvaldībām, kas ir iespējamais atbalsts no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Tā kā tā nauda viss ir, es saku... Izglītībai, zinātnē, nodarbinātībai, sociālai iekļaušanai, administratīvās kapacitātes stiprināšanai, tur bija, jā, tur bija, paldies. Tālāk atbalsts izglītības zinātnes infrastruktūras attīstībai problēma bišķiņ, stāstīšu savā prezentācijā. Atbalsts pašvaldību transporta sistēmas attīstībai, pašvaldību vides infrastruktūras attīstībai, pašvaldību turisma infrastruktūras attīstībai, kultūras infrastruktūras attīstībai. Tur bija piesaistīts sekumos, jā. Tālāk mājokļu energoefektivitātes uzlabošanai. Varēja šo māju uzlabot, kas tur stāv tā kā pietēklis. Varēja vēl kādas mājas uzlabot, kur dzīvo tā saucamās sociālās mājas, kur dzīvo, kā mēs sakam, cilvēki ar grūtībām, ja? Viņi dzīvo necilvēcīgos apstākļos, tā kā varēja padomāt vēl par cilvēkiem. Tālāk vides aizsardzības infrastruktūra enerģētikai pašvaldībās, elektronisko pakalpojumu informācijas sistēmu attīstībai, ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētviļu attīstībai. To var pētīt, skatīties, tur ir adreses uzrakstītas, un tātad ir šī te valsts reģionālās attīstības aģentūra, priekš uzņēmējiem ir valsts investīciju attīstības aģentūra, kur var tā meklēties un domāt, un tur ir jāiedziļinās. Laikam jautājums. Jā, man ir jautājums. Stāties priekšā. Jā, varbūt stādamies priekšā, lai mums tā priekšā. Es varu stātīties jums visiem priekšā. Man sauc Bāris Veniece. Es esmu Raiskuma pagasta iedzīvotāja, var teikt, jau 25 gadus. Šobrīd esmu Vidzemes augstskolas magistrantūras studente un studēju publisko pārvaldi un komunikāciju. Un šie jautājumi man mazliet tādēļ interesē. Un tad mans jautājums varbūt nākamais ir jums, vai jūs arī zināt šos te projektus, ko ir īstenojusi, vai ir censies īstenot pašvaldību līdz šim, un kur varbūt ir tieši noraidīti. Tātad varbūt iniciatīvas jau ir bijušas, bet viņas varbūt nav bijušas īstenotas. Daudz jau netika daudz stāstīts iepriekšējā pašvaldības vadības laikā, jā. Ļoti maz tika stāstīts, tā kā tas jautājums būtu priekš visiem domāts. Jā, varbūt, jā. Nē, godīgi
godīgi sakot, es balstos uz to, kas ir pieejams publiskā telpā, kas nav apstiprināts. Ja? Nu, tādas informācijas speciāli, protams, tad ir jāmeklē. Es pieļauju, ka kaut kas tiek noraidīts, tas ir normāls process, vai ne? Bet nu, šis ir oficiāli apstiprināts dokuments, uz ko es arī ņēmu atsaucos. Tā kā, nu... Kādā gadījumā, liekas, šāds jautājums rodas ar tādu domu, kādēļ jūs varbūt kaut ko kritizēt, līdz kādām varbūt arī apskatīt citus šos materiālus, kā jūs sakat, šis ir publiski meklējums. Nē, jā, bet es tādu mēģināšu to līdās. Varbūt šobrīd tālāk mēs varam nemeklēt, vienkārši Nē, man Solīt, varbūt tu vari kaut ko komentēt, es tikmēr mēģināšu sameklēt. Ir kaut kāda informācija pašvaldības mājaslapā? Es ļoti labi saprotu šo situāciju. Ja pētot to svīdu analīzi, kas bija gatavojoties tam stratēģijai, ja, tad tur var papētīt tieši to sadaļu. Es varbūt tās sameklēšu to dokumentu, kur viņš ir. Tiek procentuāli kā ir. Teiksim, pašvaldības iedzīvotāji, tad šis atkal iedzīvotāju aptauja, kur bija. Manā skatījumā reizi gadā viņu šādā kvalitātē vajadzētu taisīt, ja. Un te meitenes jau tātad, te var strīdēties par metodiku, kā tas tika darīts, ja, tad cik viņas ir, teiksim, vērā ņemamas šīs te. Un tad bija vairāk jautājumi, kā jūs par šo te informācijas plūsmu pašvaldībā, ko jūs vēlētos, ja? Kādu informāciju jūs prāt vajadzētu vairāk, ja? Par pašvaldības darbību kopumā vajadzētu vairāk informāciju, ja? Par novadā notiekušiem kultūras sporta pasākumiem, uzskats arī, ka vairāk, manā skatījumā diezgan pietiekoši, tas ir personīgais skatījums, ja, bet tātad ar šo lapusīti var iepazīties arī zem kādi jautājums, uzdot, ko iedzīvotāji par to domā. Viņi domā, ka ir par maz informāciju, ja? Un es arī pati rakstu daudz projektus, arī uzrakstījis no biedrības 2 gadu laikā 15 projektus, un vienu jūs varat redzēt, kur ir. Un tā ir tā situācija, ka ir diezgan grūti saņemties un atkal sākt rakstīt un atkal ieiet tajā, bet katru reizi tu kļūsti gudrāks, tu ātrāk vari uzrakstīt, tu labāk to izproti, visu to sistēmu, un tur pie tā ir jāstrādā. Tāpēc ir nepieciešams viens cilvēks, kurš tajā iedziļinās un kurš kļūst mēnā garā par profesionālu. Un tātad runāt par projektiem, kuri ir iesniegti un nav atbalstīti, un arī tāds, zināmā, tāds tā kā kauna sajūta varētu būt, ja? Un priekš kam to publicēt, ja? Jā. Ir taču mēģināts, tas, ka tev ir atsaka. Ir mēģināts. Tādā ziņā tas būtu acīm redzot iedvesmojoši, ka uzzināt, kāda vispār ir bijusi ideja un kādā virzienā ir domāts, ja? Un tad, par to varēja arī rakstīt. Jūs jau arī teicāt, jūs cik projekts uzrakstījāt, mēs varam redzēt. Jā. Pārējos jau mēs neredzam. Jā. Tad sanāk, jums arī tas pats ir. Jā, bet acīm redzot, tas ir ļoti laba lieta, ko mēs esam kopīgi pacēluši nākošai pašvaldībai, ievies tādu sadaļu par ieceru sadaļa, ja, kur var redzēt, kāds ir iecers, lai iedzīvotāji saprot, ka tiek domāts tomēr. Ja. Nē, katrā ziņā es gribu teikt to, ka publiskā telpā ir redzams tas, kas ir redzams. Un ir redzams oficiāli domas sēdē apstiprināts dokuments, par kuru ir samaksāta nauda. Un te mēs varēsim, apmēram jūs sapratāt, kāda runa bija tajā dokumentā, un tagad varbūt pievērsīsim uzmanību vakardien parādītājiem raidījumam. Bet varbūt paklausāmies visi kopā un varēsim varbūt interesi pēc uzdot jautājumu. Reku ir Hardijs Venta kungs ieradies. Paldies! Diemžēl, jāsaka par prieku, novada pašvaldība ir izstrādājusi par projektu naudu pārgājusi novada attīstības programmu 2013. un 2019. gadam. Un tur melns uz balta rakstīts, ka par Eiropas finansējumu piesaisti novadiem, salīdzinoši tā ar kaimiņu novadiem. Godīgi sakot, salīdzināt ir 6 novadi, un praktiski visos rādītājos pārgājus novads ir pārliecinoši pēdējās vietās. Iesniegt ir 22 projekti, mazāk tikai līgatnē, bet katrā ziņā virs mums ir ar milzīgu atrāvienu.
Piesaistītais finansējums, ko pašvaldība 8 gadu laikā spējas piesaistīt, ir 0,9 miljoni latu. Tā ir pēdējā pārliecinoša vieta. Nākamais novads, kas virs mums ir Līgatnes novads, ir spējis 3 reizes vairāk piesaistīt finansējumu. Vidēji uz vienu iedzīvotāju Pārgaujas novads ir spējis piesaistīt 234 latus. Jā, bet kas tad ir jautājums? Jautājums ir tāds. Jūs sakat attīstība, ja? Kur mūsu novads ir reāli attīstījies? Teiksim, mēs Raiskumā. Es attīstību redzu tikai izbruģētu vienu celiņu un, labi, ūdens saimniecību savest kārtībā. Kur ir tā attīstība, kur jūs tagad sakat, ka viss notiek pie mums? Jā. Jūs atbild, lūdzu? Man ļoti žēl, kad cik es saprotu, Amanto kungs ir Veselovas novada pārvaldnieks, ne Veselovas pagasta pārvaldnieks. Un kad viņš ir paņēmis datus, es nezinu no kurienes, varbūt tie ir Veselovas pagasta dati, varbūt vēl. Bet es jums varu atbildēt, ka pēdējos nevis 8 gados, bet pēdējos 4 gados mūsu novads ir piesaistījis no Eiropas dažādiem fondiem pāri par 1,5 miljoniem naudas. 1,5 miljoniem. Tie 234 lati uz vienu iedzīvotāju, ko jūs nosaucāt, es pieļauju iespēju, ka tas ir pēc kaut kāda attīstības indeksa, ko jūs esat paņēmis, un nesaprotot, kas ir attīstības indeks uz vienu iedzīvotāju un daudzām citām lietām. Nākošā lieta, kas attiecās tīri praktiski uz Eiropas naudām. Ne tikai attīstības plāns, bet visi projekti, kas ir pārsvarā novadā īstenoti, tiek īstenoti caur lauku partnerību, caur Cēsu rajonu lauku partnerību un caur partnerību Brasla. Šie te, ko jūs esat paņēmis laukā no mājaslapas, attīstības stratēģijas. Ne tikai, bet tātad šeit ir minēta tikai viena partnerība, kurā ir iesniegtie projekti. Mēs esam 2 partnerībās. To jau vajadzētu kā deputātu kandidātiem zināt. Līdz ar to tātad šī te visa pārmetumu gūzma, ko es tā kā dzirdēju, ir pilnīgi muļķības, un jums vajadzētu rūpīgāk tomēr sagatavoties, ja jūs gribat startēt novadā, ne tikai kā deputāts, bet arī droši vien, kad jūs ejat sarakstā 1. numuru kā vadītājs. Tas ir tāda doma, mēs liekam, lai salīdzinātu, ir oficiāli parakstīts dokuments, un ko pašvaldības vadītājs šajā sakarā cilvēkam, novada iedzīvotājam, kas izlasīs šo oficiāli apstiprināto dokumentu, kādā veidā viņš atbild, un nezinu, ko viņš ir lasījis, varbūt Veselovas pagasta kaut kādu dokumentu, varbūt tas ir attīstības indeks kaut kāds, ko viņš nesaprot, kas tas tāds ir, ja tur tālāk ir aprakstīts, kas tas tāds ir, ka arī attīstības indeksa jomā mēs esam aizgājuši kapitālu uz leju no 2008. Gadā bija 41. vietā Pārgaujas novads, attīstības indeks mīnus 0,044, 2009. gadā bija 36. vietā, 10. gadā jau ir 43. vieta un uz 2011. gadu jau 50. vieta. Tā kā, sarunājam tā. Un tātad es vienkārši, tikšanās ar iedzīvotājiem, es saku, ka es tagad reizēm aizbraucu uz savu to bērnības vietu peldēties, ja, un skatos, ka tajā vidējā, tajā peldvietā, baigi daudz kūdra. Tagad, es domāju, jāaiziet, kur ķeči, vai ne? Tur vispār bija dzidrs viss, vai ne? Arī tur jau ir kūdri iekšā. Tātad viss tas ķeču lielais līcis būtībā pildās par šiem te gadiem, apmēram par 50 gadiem, jo tur ir kūdras apildījusies, ja? Tur visādi apstākļi, vai ne? Tur viena graus pa taisno, kad ir lietus, tad vienkārši pa taisno iet iekšā tātad tie ūdeņi, ja? It kā tie attīrīšanas grāvi, viņi it kā strādā, ja? Bet tad, kad arī tagad bebri tur visu ir tātad iztaisījuši grāvis, vai ne, un tur vienkārši tas Unguru ezera līmenis ir augstāks par kūdras ieguves vietu, vai ne, tātad tur vienkārši jau nāk iekšā tas ūdens, un ja būs kaut kāda lielie vēja un tā tālāk, vienkārši tas kūdras kurs var savienoties ar Unguru ezeru. Labi, tas ir kā tā, tas nekas, vai ne. Es vienkārši paceļtu šo formētu, es jau būtu novedos šefs, es pateiktu, Aivar, tu te tagad pacēli balsi, tev nāk šurp, vai ne?
Kas te vēl mums ekoloģija interesanti, vai ne? Es tur piezvanu vēl kādiem zaļiem, lai nāk kopā mēs saštugam. Tur nekas liels darbs nav jāizdara. Elementāri interesanti kopa, sanāk kopā, vai ne? Es kādu brīdi arī iegāju tātad mājaslapā, ja? Es iegāju mājaslapā, tātad pārgājums no... Man pat tas ir iekopēts, ja? Iekopēts tātad, kad notiek kaut kādi jaunieši raksta, kur varētu izlasīt, kad ir kaut kāds pārgājums novadā vakantis, ja? Uzreiz ir atbilde, man tas ir iekopēts. Atbilde tātad, kas nav pārgājums novada atbilde no vadības. Teiksim, Jolanta Vaidova, vai kārdīs diez, vai to dara, vai ne? Uzrakstīts tā, ja vakance būs, tad mēs publicēsim to mājaslapā, ja? Un tad mēs skatāmies, vai ne? Teiksim, pieņem tajā brīdī Unguru muižā no cēsiem darbinieku, ja? Tas vakance netiek bet tie jaunieši, ja? Te ir ļoti daudz, es varu nosaukt uzvārdus, kuriem bērni ir beiguši augstskolas. Viņi šeit arī gaida varbūt to darbu. Apvienības mēs kopā mērķis. Tas, kas bija, es neatkārtošos, negribu atkārtoties, tas, kas ir rakstīts jau. Mazliet varbūt pievēršam uzmanību, ja? Negribu atkārtoties tas, kas ir rakstīts šajos bukletiņos, tas, kas ir programmā īsi un saspiesti ir uzrakstīts, ja, bet tātad, kā pašvaldība skatās? Ir divi redzējumi, kā pašvaldība, kā institūcija skatās uz novada attīstību. Un ir otrs redzējums, kā konkrētais iedzīvotājs skatās uz šo novadu. Tas ir divi kardināli atšķirīgi redzējumi, un tikko mēs dzirdējām iedzīvotāju skatījumu uz to, kā procesi notiek. Ja? Un gudrs ir tas cilvēks, kurš redz abas pozīcijas, abas redzējumus skatījumus. Tātad, tas, ko mēs esam aprakstījuši programmā, teikt, kāda varētu būt pārvalde, kāda cilvēku resursi, ekonomika, kultūra, izglītība, sports, sociālā labklājība, turisms, infrastruktūra. Tās ir tās jomas, ap kurām tad ir visu laiku jādarbojas sistēmiski, jāsabalansē, un tas ir tas grūtais darbs, kas pašvaldībai būtu jādara. Ja? Un kādas es, redzu prioritātes? Es redzu prioritātes tas, kas iedzīvotāja redzējums. Ja? Ir tātad infrastruktūras sakārtošana. Tie nav tikai ceļi, es vēlāk to šos punktus atšifrēšu. Tātad izglītības un kultūras attīstības plāna izstrāde būtu tā prioritāte. Pie kultūras es šeit saprotu arī sports kā kultūra, tā ir fiziskā kultūra. Mums ir garīgā kultūra, mums ir emocionālā un fiziskā, tad tā ir vispār kultūra kā jēdziens. Ekonomikas attīstīšana ir būtiska un komunikācija ar iedzīvotājiem. Kā tas izskatās? Tātad, kas ir bijis? Lielā mērā, protams, es skatos tas, kas ir šeit rakstīts, kas ir bijis. Es neskatījos tik daudz neliku šajā prezentācijā, kas ir stāvē, kas ir straupē, bet, Raiskumā. Mēs redzam, ka Raiskumā, šajā periodā ir šis namstapis, ja, ir ūdenssaimniecība Raiskuma centrā sakārtota, pārkeja strāda rekonstruēta, un sanatorijas internāta pamatskolē aktu zālē ir remonts ar valsts investīciju projektu atbalstu. Tā nav tīrā pašvaldības nauda. Ja? Šeit man tiešām pārlīk, vai es nezinu, kurš to rakstīja mani, kā saka, es varu aizvainoties vai kā, nav smuki, ka tur ir rakstīts, ka mēs, šie deputāti, esam veikuši Alcienu laikus būvniecību, ja, tā kā šo projektu realizēšu. Tur nav minēta Raiskuma izglītības kultūra atbalsta biedrība, nevienu vārdiņu. Paldies, līdzfinansējums bija, bet smuki vajadzēja uzrakstīt, ka sadarbībā ar biedrību, ja? Tas tā kā nav, bišķiņa zolīti, ja, tā. Bet šis viss ir izdarītāji, bet mēs gribam zināt, ko ļoti. Jā, redziet tā, mēs ejam tālāk, jā. Šeit ir izdarītājs, un mēs redzam, ka daudz vairāk ir kaut kas izdarīts tajos blakus novados tā, ja skatās pa naudām, tā nevis Raiskuma pagastā. Ko mēs vēlētos? Kā deputāti,
kā Raizkuma pagasta iedzīvotāji. Tad mēs pieņemam, ka šeit ir sanākuši cilvēki, kurus vairāk interesē tieši Raizkuma pagasts. Ja? Tāpēc mēs, protams, gribētu redzēt sporta zāli Auciemu skolai. Rotaļu laukumu izbūvi pie Auciemu skolas, Raizkuma sanatorijas, internāta pamatskolas un arī Lenčos. Problēmas, jā, Rika biedrība ir šobrīd uzrakstījusi 3 projektus. Viens projekts ir Stāvas rotaļu laukums, otrs ir Auciemu rotaļu laukums, trešais ir internāta pamatskolas rotaļu laukums. Un tagad, dodoties iesniegt šo projektu lauka šajā te atbalsta dienesta partnerībā, viņi saka, nu, ziniet ko, mēs izvērtēsim, vai tomēr tas nav pašvaldības funkcijās, un ka jūs jau te mānaties ar to, kad jūs izīrēt šīs te, nu, paņemat patupinājumā šīs zemes un tad rakstat projektus. Jā, tās, diemžēl, ir sievietes, kuras šos projektus ir uzrakstījuši tās, kurām ir bērni, kurām šie bērni attiecīgajās iestādēs mācās, kurām ir mammas redzējums uz to lietu. Ja? Bet deputātiem, nu, viņiem nav tāda redzējuma, līdz ar to viņiem ir citas prioritātes, nav tiek novīt kaut kur citur. Nu, šitas var pagaidīt. Nu, tas ir bērni, nu, tas ir sīkums. Ja? Bet tomēr, nu, pētot ar šo lietu, rotaļu laukumu, kas ir svarīgi, ļoti svarīgi bērnu attīstībā, ja? Tad fiziskā attīstība, tur ir intelektuālā, tur ir emocionālā, tur viss tas ir. Tad, ja nav fiziskā attīstība, tad nav arī garīgā intelektuālā attīstība pietiekami. Tas tā kā jāsaprot būtu tiem, kas sēž izglītības komisijā, komitejā, ja, pieņemsim, ja, kā tieši šo izglītības nozari attīstīt sakarīgā veidā. Ja, tātad, izpētot Eiropas Savienības tās iespējas, protams, ka ir šie te slēgtie Eiropas Savienības projekti, kur ir tieši rotaļu laukumu infrastruktūrā, bērnu dārziem, mācību iestādēm, bet lielajām pilsētām problēma, ko darīt pašvaldībām, kurām ir šis mazais iedzīvotāju skaits, ja? Nu, kaut kā jāgrozās, ja? Tā kā te nav tāds akmens pašvaldībai, ka viņi vainīgi, viņi nav uztaisījusi sakarīgs rotaļlaukums, un pie tam, paldies, Kārdī, pirmajā gadā pats strādāja motorzāļu 1000 lati, bija par Auciemu rotaļlaukumu. Nevar teikt, ka nav interesi. Ir problēma, kura ir jārisina. Viņai ir jāmeklē kopistiski, jāmeklē risinājums. Es priecāšos, ja Rika biedrība būs devusi to savu pašu iniciatīvu, šo te ieguldījumu, un ar pašvaldības atbalstu, lai varētu šo problēmu risināt. Ir jau daudz izdarīts, tieši ūdens saimniecībā var darīt vēl vairāk, par to ir stāsts. Plūdumā ūdens ir tāds, kuru nevar lietot normāli mēšanā, dzešanā, varētu pieķerties vēl šim. Veikt ceļu remonts, asfaltēšanas darbus, tas ir tāds sapnis ar galvenām ceļām, piesaistīt kohēzijas fonda naudas un mēģināt sakārtot vēl vairāk tiešām ar šo Eiropas Savienības. Es domāju, tiem cilvēkiem, kas ir šeit sanākuši, ir priecīgi būt redzēt, ka te arī viss notiek, ka te notiek turisms, te ir sakārtota vidi. Projekts tika uzrakstīts, bet viņš netika atbalstīts. Man personīgi nebija motivācija vairs to sniegt nākamajā gadā, jo es te vairs, man nav, ne man bērni, ne es pati te kaut ko darītu vairs. Tagad piemēri, it kā, redziet, man atbild šajā partnerībā, ka, lūk, tas ir jādara pašvaldībai. Sāpīgi ir skatīties uz šādu ceļu, kur dienā invalīdi ratiņos brauc uz leju, un viņi tur var tiešām krist un ir sūdzīgs. Te nevajag daudz naudu, lai kaut ko pielikt, un te var skabārgus sadurt, un te atkal ar ratiņiem ir grūti uzbraukt. Es nezinu, te atkal ir jāpēta, kurš īsti par to atbild, kurš varbūt nepamanīja, nedomāja un tā. Vainot var vienmēr kādu atrast. Galvenais ir domāt sistēmiski, konstruktīvi, nevienu neapvainot un tā. Tagad es parādīšu to iedzīvotāju skatījumu. Iedzīvotājs, kas viņam ir svarīgi esot šajā novadā, šajā pagastā, tad es esmu iedzīvotājs. Jā. Tad man ir svarīgi, lai man te būtu pēc iespējas tuvāk darbs, jo ir ļoti daudz naudu jāvalta vienkārši kaut kur pārvietojoties. Ja? Līdz ar to, ja man ir darbs tepatās, tad es, protams, priecātos, ja man bērni būtu šeit tepat skolā, pēc iespējas tuvāk, jo, ja skola beidzās, tad viņi varētu atnākt mājās un kaut kādīgi to organizēt. Tad man, protams, ir priecīgi, ja tām visām ir klāt vēl kultūra, ka te ir arī
komunikācija, caur kultūras pasākumiem, notiek komunikācija ar kaimiņiem, ar citiem draugiem paziņām, tā ir iespēja saturīgi pavadīt savu laiku, bet būt priecīgi tas ir šeit pat, ja, ka nav jābrauc kaut kur. Ja. Un tad ir, protams, sadzīvē ir svarīgi, lai būtu, teiksim tā, saplīst krāns, ja. Man būtu, teiksim, svarīgi, ka novadā ir tiešām komunālais dienas, kur visi speciālisti, līdzīgi kā Rīgā, jā, var pasaukt un atbraukt, nevis meklēt kaut kur pa kaktiem, tur Jānis, tur tagad aizņems, viņš nevar, bet, kad ir cilvēks, kurš ir līdzīgi kā asenzācijas pakalpojums, tā arī, teiksim, elektrības oficiāli dabūjams un santehniķus un vēl citi, kas ir vajadzīgi, to es tālāk stāstīšu. Protams, ir medicīna svarīga, ka parasti ģimenes ārsts ir tajā vietā, kur mēs dzīvojam. Tātad viss šis te, varētu vēl sīkāk to sadalīt, bet tas ir ritenīts, kurš griežās un savstarpēji viens otru ietekmē. Ja? Un ja kāds no šiem te izkrīt, tad paskatāmies, kas notiek. Tagad tā, ja man šeit vairs nav darba, ja, es meklēju darbu ārpus novada kaut kur, Cēsis ir vistuvāk tieši Raizkumiešiem. Ja? Tātad es braucu uz Cēsiem, no rīta es aizbraucu, tagad domāsim loģiski, ko tas cilvēks darīs ar saviem bērniem. Ja? Kas viņam ir izdevīgāk? Vai viņam izdevīgāk atstāt viņu šeit, vai viņus tomēr kaut kur iefiltrēt Cēsu skolās? Ja? Es domāju, atbildi ir skaidrs Cēsis. Ja? Tātad, ja? Tālāk. Kultūra. Es esmu tur Cēsīs, man sākās tur kaut kādi sakari. Ja? Es dabūju kaut kādus jaunus draugus, kontaktus. Un es jau tā kā vēlkos uz turieni, tas ir atkal loģiski. Ja? Ko tad es šeit? Ja? Tā kā nav man tā. Medicīna, viņa paliek te. Un dažs labs tad arī sajūt to, ka viņam vieglāk ir, teiksim, varbūt paņemt ģimenes dakteri arī Cēsīs, vienkārši tas viss pie lietas pieder. Sadzīve paliek sadzīve, un ja paliek saistībā ar šo novadu tikai šis te, ja, tad mēģinām iztēloties, kādas ir sajūtas. Ja. Man šobrīd ir šis te variants, ir tikai ping-pong, ja, es esmu iedzīvotājs, un man ir te tikai sadzīve. Tas ir tā kā guļam vagonā, tu atbrauc un kop savu dārziņu, ja, bet, tā kā, jā. Tā, iespējami ir izcinājumi. Tas, ko es domājot par šiem iedzīvotājiem, ko es redzu, ja, kā iet ar šiem simtplatnieku projektiem, kādas sievietes ir mocās pa gatariem un parunājot vēl ar skolotājām no skolas, kā tad īsti ir, vai var vienkārši attīstīt šo skolu, neņemot vērā šos citus komponentus, neņemot vērā, kur tai mātei būs darbs, ja? Un tā. Tas ir kompleksi jāskatās, lai varētu attīstīt skolu. Viņas ir mērķis attīstīt Raizkumu pamatskolu, ja? Bet attīstīt tikai uzlabot tur, izremontēt telpas, uztaisīt sporta zāli, tālāk. Saprotiet, nedarbosies, ja? Jo jāstās ir kompleksi. Tad tā māmiņa, jā, daudz ir piedzimuši, bet viņai nav te darbu. Neviens, nepalīdz. Viņi brauc uz Cēsīm, atkal, ko mēs izvēlēsimies? Kur mēs liksim, kurā skolā pārējām? Ja? Tas ir tāds jautājums, kas būtu jāpēta un jādomā. Tad tas, ko es skatos, kā citos novados, es neaizkavēšu uzmanību ar to, ka es tagad vēršu vaļā visas tās mājaslapas, ja, bet ir tātad biznesa inkubātori Valmierā, Valkā, Gulbenē, Madonā, un bieži vien tas ir viena organizācija, teiksim, biznesa inkubātors Magnos, ja, kuram ir filiāls. Un es neredzu nekādu problēmu šādu filiālu uztaisīt šeit, ja, bet ir jāpēta ir pieprasījums, jāpēta ir vajadzība, un tas ir atkal tāds jautājums, kurā ir jāstudē, tur ir jāiedziļinās. Ja, un tas notiek sadarbībā ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru. Ja es pasaku šādu nosaukumu, Latvijas Investīciju attīstības aģentūru, kura ir domāta tieši priekš uzņēmējiem. Te ir vairāk uzņēmēji. Vai jūs zināt, ka šī iestāde principā visu dara, lai jūs atgūtu Eiropas fondus, viņa visu dara, lai būtu attīstība, sadarbība arī ar pašvaldību, lai to komunikāciju uzlabotu, lai būtu, tā kā viss iet uz augšu, ja? Ko dara biznesa inkubātors? Biznesa inkubātors palīdz noformulēt ideju un palīdz sastādīt tādu plānu, kā tu vari tikt pie savas idejas realizācijas. Un tur ir tieši Madonas šo biznesa inkubātoru sadarbības partneris uzņēmums skatoties prieks vienkārši pārņem par to, ka kopumā šie Latvijas
uzņēmēji izdomājuši tik interesants lietas saistībā ar ekoloģiju, lauksaimniecību, nu, kaut kas tāds moderns un jauks, un var paskatīties, ko dara kaimiņi, un atkal padomāt, kā, vai tas ir šeit darbojās, nedarbojās, kā tas varētu šeit strādāt, un vai cilvēkiem būtu interesi par to, ja? Tad tā māmiņām, kuras ir ar mazajiem bērniņiem, un kuras ir tā kā ļoti, bezspēcīgas, ja viņas ir numur 1 simtlatnieku kompānija, ja, kuras strādā, manā skatījumā, tas ir pašcieņu tāds, tāds pašcieņu degradējošs darbs. Tad ir risinājumi arī amatu mājas. Amatu mājas, kā tā ir iespēja atkal šo mājošanu attīstīt. Tas ir pārsvarā sievietēm varbūt iespējami, ja, un tad ir Ventspilī tāda, ir Dobilē, ir Ilģuciemā, Rīgā un Amatā arī viņi kaut ko sāk darīt. Tas ir tāds mēģinājums parādīt cilvēkiem, ka viņš pats var domāt, darīt, viņam nav jāgaida kaut kādu, debesmāni, ja, bet pašvaldība var to tik attīstīt. Nu, tad, protams, ir iespējas pašvaldībai domāt vēl par kaut kādiem, es nezinu, tiešām darbu vietu, jaunām darbu vietām, un tur jānāk ir tieši cilvēkiem, kuri ir uzņēmēji un jādomā šajā vietā. Informācija par iespējām strādāt vietējiem uzņēmējiem, tas būtu tas pašvaldības atbalsts. Nu tā, te var redzēt šīs amatu mājas, pieņemsim, tas ir uzreiz tāds labs grūdienis arī interešu izglītībā tieši šādā vidē. Ja, kad ir labs aprīkojums, ir iespējas tur darboties, ir iespējas pavadīt pēcpusdienas, šīs iespējas pavadīt pēcpusdienas ir kopā ar vecākiem un bērniem, piemēram. Ja. Tur nav tie ierobežojumi, ka skolā tur nevar klasē, tur ienākt un tā tālāk. Tieši par izglītību, tad bērnu izglītību. Vecāku aktīvi iesaist skolas konceptu izveidē. Šobrīd tas notiek, runājot ar auciem skolotājām. Ja? Pedagogi iesaist metodiskajā darbā, izstrādājot tieši šai situācijai atbilstoši mācību līdzekļus jaunu mācību priekšmetu programmas. Mēs runājām par tādu lietu, ka specifika, ka vienā klasē ir šīs saucamās apvienotās klases dažādu vecumu bērni. Viņa prasa savādāku pieeju, viņa prasa nedaudz lielāku stresu bērniem. Ko darīt? Ir kursi, ja, kuros tu vari strādāt, uz kuriem tiek sūtīts pedagogi, viss ir kārtībā, bet ir nepieciešami tieši šai situācijai atbilstoša mācību līdzekļu metodika, kā strādāt. Un ja tas ir ilgtermiņā, ja skatās šīs skolas koncepcija ilgtermiņā, tad ir vērts to darīt. Un ja mēs paskatāmies, kā no šīs bedres varētu izkārpīties tieši Raiskuma pamatskola, ja, lai nāk cilvēki vairāk, lai viss notiek, tad tas ir viens no veidiem, kā izstrādāt īpašos mācību materiālus. Pat jaunu mācību priekšmetu šobrīd var gan ieviest, gan arī tālāk turpināt. Tas ir izpēkšana. Tātad, un te nāk arī šī mūža izglītība, kur varētu to tā. Mēs runājām ar Šķesteri par tām lietām, ja likvidē skolu attiecīgajā vidē, tad lēnām arī šī vide izmirst. Ja? Es jau parādīju to schēmu sākumā, kāpēc tas notiek. Tāpēc, ja? Kad visi šie komponenti, viņiem ir jāstrādā paplīti. Ja? Un ja viņi strādā, tad vide neizmirst. Ja? Tā kā tā. Kultūrā, protams, mēs ceļam savu līmeni, un kultūra ir prieks, un attīstamies un komunicējam un tā tālāk. Sadzīve, es šo jau pateicu, ir tad priecīgi, ka ir visi speciālisti pieejami, ja viņi pat aktīvi nav jāmeklē. Medicīnā atkal sasproties tieši ar Raiskuma šo doktorātu. Jā, nes kāpēc doktori saka, es nevaru tev pārsūtīt šīs analīzes, kuras ir tūlīt vajadzīgas vai steidzīgi ir kaut kāda problēma, tāpēc, ka man nav interneta pieslēguma. Tā ir, manuprāt, elementāra lieta, un tas ir numur 1, kas ir jānokauto šai medicīnai. Operatīvais transports, ne tādā nozīmē, kā ātrā palīdzība, tādā nozīmē, ka ir pieejams, teiksim, aizvest uz slimnīcu, atvest vecos cilvēkus, tiem, kuriem nav savas mašīnas, bet doktori saka, ka tev jābrauc uz slimnīcu, ka tas būtu tāds jautājums, kas ir izcināms. Komunikācija ar iedzīvotājiem mēs redzam, ka ja parādās tāda situācija, ka iznāk priekšā viens cilvēks un sāk kliegt, ja, tad kaut kas nav kārtībā ar komunikāciju. Ja Kārdīs man runājot ar Kārdī saka, ka
maz nāk iedzīvotāji uz šīm te iedzīvotāju tikšanās reizēm, tad atkal jautājums, kāpēc maz nāk un kā viņas būtu jārīko, lai nāktu vairāk. Tādā veidā ir paši iedzīvotāji jāiesaista. Ja? Un tas mans piedāvājums ir šajā komunikācijā, kad ir iespējami šie fórumi, ir iespējami interešu grupu fórumi, ir iespējams šīs te aptaujas, kas ir tieši par konkrēto nozari. Jā, viņas ir daļēji, viņas ir internetā šobrīd arī tiek veikts, cik vēl laikam. Jautājums ir par metodiku, cik viņas ir validas un cik no tā izdarīt secinājumus. Ļoti īsi. Bet ir tā sajūta, ka arī mūsu šajā bukletiņā beigās mēs saprotam to, ka manā skatījumā jēdzīgāk būtu, ka nāk cilvēki, kuriem ir koncepts, un viņi šo konceptu piedāvā, un kad sanāk domē tie cilvēki, kuriem ir koncepts, nevis tie cilvēki, kuri kā saka, vienkārši tāpēc, ka vajag būt tur. Ja? Paldies jums! Paldies, Ulvi, par lielisko lekciju, ko tu mums nolasīji, kā bija interesanti un tā. Bet es nedomāju, ka tas bija tas galvenais jautājums. Es nācu šo sapulci tāpēc, ka es neesmu izlēmis, par kuru sarakstu balsot. Es zinu tikai vienu sarakstu, par kuru es noteikti nebalsošu. Tas ir 3x3, kas reāli ir 3x2. Jo es redzu, kas tur par cilvēkiem, ko tur ir mans kaimiņš iekšā, bet tas ir saraksts, par kuru. Un tāpēc man ļoti nopriecājos ieraudzīt citu sarakstu pārstāvs, jo man ir, sanācis ka man šajā priekšvēlēšana laikā es esmu bijis jau vairākās pašvaldību priekšvēlēšana sapulcēs. Lasu runājis par politiku, runājis par puķēm, kā ir muzika, tā es runājis par puķēm, jā. Tad tas tā. Un tad es biju tādā novadā, kas sauc par Amatas novadu. Un priekšsēdētājai tur tika arī uzdot jautājumu, un esošai priekšsēdētājai, un viņus pateica tādu dīvainu lietu, ka viņiem ir 500, gandrīz 483 km iekšējo ceļu. Visus šos ceļus viņi ziemā pēc katra sniega notīrot, neprasot par to no iedzīvotājiem samaksu. Es uzreiz uzdevu jautājumu, kā mūsu priekšsēdētājs teica, ka tas esot nelikumīgi, ka nedrīkstot par šādu tīrīt ceļus. Viņi saka, jā, tāds noteikums kaut kur ir, bet mani iedzīvotāji mani vēlējuši, un mani viņiem jāstrādā, nevis kaut kādam tur noteikti. Kas tur man iedos rāja, kādu man par to tā. Un tāpēc es gribu zināt, ja jūs būsiet lēmēji, vai jūs, kā skatīsieties, ko saka šī instrukcija par šiem, es nedomāju, ka mums ir tik daudz ceļu, un kā Amatas novads ir daudz bagātāks par mums. Tālāk, es pabeigšu visu, es gribu pateikt. Es gribēju zināt, kad būs šādas sapulces. Iedrukāju jautājumu mājaslapā. Tur ir tāda iespēja iedrukāt jautājumu, bet apakšā ir tāda piebildība, ka administrators patur iespēju jautājumus nepublicēt. Mans jautājums palīdz. Es viņu neatradu. Tagad ir parādīsies. Ja, tā, kad es skatījos, tad nebija. Labi, es atvainojos par to. Es par to ļoti atvainojos, tur nav taisnība. Tālāk, Amatas novadā nav slēgta, izrādās neviena skola. Skola, kur tur bija būtīgi tā jāslēdz, atvērt mākslas un muzikas. Pasniedz izcils pedagogs un mākslinieks Juris Bindemans, mākslas gleznošana bērniem. Pagasts, piedošana modas, un visu laiku gribās teikt pagasts. Ar savu transportu savāc bērnus pa novadu un saved uz šo skolu. Un skolās līdz 9. klasē visiem bērniem ir brīvpusdienas. Vai tad Amatas novads ir daudz bagātāks par mūsu novadu? Ot kā jūs uz šiem jautājumiem? Es man vēl kaut kas, jo man bija vēl pie tā. Ieksīt, bet es domāju, ka es būtu jau ļoti labi, ja es dzirdētu atbildes arī uz šiem jautājumiem. Kā jūs to darīsiet, ja jūs būsiet pieteikums? Jo man jāizvēlās, par kuru nobalsot. Es esmu dzirdējis vēl par tiem ceļiem, es esmu dzirdējis, ka Mārs nenolieks, ka Straupē esot atbildēts, ka ir iedzīvotāji 2 kilometri ceļa individuālā, kas nav ielikts kā servitūta ceļš kaut kā. Esot prasījuši, lai iztītu to ceļu no sniega, viņiem pat atbildēts esot, jūs tak variet nopirkt lāpstu.
kādu lāpstu iztīrīt šos kilometrus. Nopieciet otru. Mārs man to var apsprāt, ka tā ir tāda samonītības. Jā, tātad mūsu programmā ir pārskats, budžeta pārskats, teiksim, mazāk tomēr pārvaldes darba vietas, jā. Tātad te būs jau nauda klāt, jā, piemēram, jā, tas, jā, un vēl tātad ceļu, tad mūsu programma ir tāda, ka būs viens atbildīgais tātad par ceļiem. Viņš visu uzskatīs, kur kaut kāda strauti iet pavasaros tā tālāk, jā, un arī tomēr pieskatīs visus grēders, kādu viņi te ārprātu taisa. Ceļā vien šaurāki tiek taisīti un tā tālāk. Un tad vienkārši jāskatās, cik reizi viņi parasti saka, mēs braucam 3 un 4 reizi nemaksā. Varbūt, ka tad pirmo reizi nobraucam 2 reizi, otro reizi tad braucam 4 reizes. Viņi brauc 3 reizes tikai un pastāvīgi ir akmeņi, jā. Naudu tātad ceļiem ir obligāti jāmeklē. Daudz vairāk, jā, un galvenais tā uzraudzīt. Varētu modelēt situāciju, atbild uz tavu jautājumu par mākslas mūzikas skolu. Jā, es arī redzu, teiksim, aizvedot savu bērnu uz īstu interešu centru pie īsta mākslinieka. Viņi uzglezo man tādu gleznu, ka viņi ieliek izstādē, es skatos, kāds ir iespējams. Tas ir mans bērns, kas to ir gleznojis, ja? Un man tas ir jautājums, kāpēc viņš ejot pie tā pedagoga tādas bildes netaisa, bet ejot pie tā tādas bildes taisa. Un tas varētu būt, tas ir viens no tādiem jautājumiem, ko es redzu šādā veidā, ka, protams, tas ir jāstudē un pamatīgi. Es neesmu cilvēks, kas tagad apsolīs, būs mākslas mūzikas skola, es gribu, lai viņa te būtu, un es domāšu, kā to izdarīt. Bet es nesaku, ka jā, tas būs, jo varianti var būt visādi. Var būt projektu varianti, kad ir, teiksim, brauc šie mākslinieki uz skolām un pasniedz īpašās nodarbības, ir īpašās izstādes, un tas ir jāskatās tas jautājums, jā, bet es redzu, ka ir pašiem pedagogiem, kuri iet rutīnā, viņiem ir vajadzīgs laiks, lai kļūtu par pašiem, būtu māksliniekiem. Ja viņš pats neglezno, ja viņš pats nerada, viņš nevarēs to nodot tam bērnam. Ja, tā kā, es varbūt vēl papildināšu šajā jautājumā attiecībā par izglītību un mākslas skolu un vispār papildus iespējām, kā bērni tiek paturēti mūsu novadā. Ja? Tieši tā, tas ir pašvaldības un skolas savstarpēji smags darbs, izdomāt, kādā veidā piedāvāt tam bērnam, tam vecākam kaut ko tādu, kādēļ viņš izvēlēsies tieši mūsu novada esošo skolu, jo pagaidām ir tā, ka 120 000 latus Pārgaujas novada pašvaldība maksā citām pašvaldībām par to, ka bērni brauc ārā no mūsu novada un mācās. Paldies tiešām, ka ir ieradies arī Kārtis, ja? Dosim iespēju atbildēt uz šo jautājumu, jo viņam varbūt ir vairāk informācija. Es tikai gribēju pateikt to, ka mūsu novadā ir mazliet mazāk ceļu garums nekā Amatas novadā. Mūsu ceļu garums rupi ņemot 250 km, kurus mēs arī tīrām par pašvaldības līdzekļiem. Iet stāsts par to gabaliņu, kas ir iekšā no pašvaldības ceļiem uz mājām. Jautājumi, kas attiecās uz sociālā riska grupām maznodrošinātājiem. Tātad caur sociālo dienestu jautājumi sakārtot. Ir apzināti cilvēki, kuriem tas ir vajadzīgi. Tātad šie ceļi arī tiek tīrīti un netiek prasīti par tie. Tātad pakalpojumā, beidzot kopējo, tātad mums vienlaicīgi novadā iet 7 maršruti. Vienlaicīgi novadā iet 7 maršruti. Starts tiek dots visiem apmēram vienā laikā. Līdz ar to tātad novada ceļu tīrīšana notiek vienlaicīgi. Es runāju par ziemas periodu. Es nerunāju par ceļu uzturēšanu vasaras periodā, kad ir greiderēšanas pakalpojumi tiek iepirkti atsevišķos pagastos un papildus vēl pēc tā, ko mēs iepērkam, mēs arī vēl darām to ar savu tehniku. Paldies. Tas ir viss, ko gribēju pateikt. Reiku varbūt dosim vārdu, ir ieradies arī Alts kaut ko no... Es nezinu, vai es... Nē, varbūt tādā ziņā, ka tu esi tomēr arī šos 4 gadus bijis kā deputāts, ja? Paldies, ka tu atradi laiku ierasties, ja? Un varbūt tu no sava deputāta viedokļa raugoties, varbūt vari kaut ko visā šajā mūsu pasākumā komentēt. Nē, tiešām, tas ir jūsu sarakstu pasākums, jūs esat aicinājuši, jūs esat plānojuši, kā šo vakaru vadīt, organizēt, ja? Es gribu teikt paldies, ka uzaicinājāt, Mārs arī šeit ir, jā. Tā kā no visiem sarakstiem mēs daudz maz esam
Gribu cilvēkiem teikt tā. Nevajadzētu nosodīt tos cilvēkus, kas domā, kas ir iedomājušies savādāk, kas savu ideju saskata savādāk. Mēs esam iemācījušies latvieši ļoti skaisti viens otru noriet. Noriet jaunas idejas. Es gribētu teikt, šie cilvēki ir sasparojušies, ja? Es pats arī veidoju sarakstu. Jūs zināt, cik tas bija ļoti grūti šogad. Bija nenormāli grūti salīdzinot ar 9. gadu, ja? Kad tiešām cilvēki paši varbūt gribēja, ja? Veidojās šis novads, bija šīs idejas, ja? Tad mēs ejam, viens pagasts tāds, otrs tāds, trešais tāds, ja? Cilvēki nāca šogad. Gāja ļoti grūti. Es pieļauju, ka visi, nezinu, kā Mārim, ja? Bet ar to pašu Rudīti mēs redzam, nevarēja izveidot. Es arī apstājos pie 8, ja? Vienkārši cienīsim tos cilvēkus, kas domā savādāk. Es uzskatu, ka neviens no viņiem, arī es un arī priekšsēdētājs, mēs nezinām šos likumus perfekti no galvas, bet viņi ir saskatījuši šo problēmu. Viņi ir saskata, kā viņu risināt. Mēs nākam un bliežam virsū. Tas, kad protams, diskusija nevar veidoties arī viņiem, bez tā atsaucoties uz esošo, kas tagad notiek. Bez analīzes nevar būt kaut kāda jaunas idejas apspriešana vai, izveidošana vai kaut kas tam līdzīgs. Cienīsim tiešām šos cilvēkus, kas ir uzņēmušies, ja? Pēc 2. jūnija viss būs kluss, viss būs mierīgi un sāksies laimīga dzīve un kaimiņi atkal ar kaimiņiem satiks, ja? Bet šovakar manā skatījumā ir tā. Kas attiecās, es ar ļoti jauku tantīti ārā parunājos, kur tu viņi palika. Labi, tas tā. Kā ir? Attiecībā, piemēram, par sevis var pateikt. Es vienmēr esmu cienījis citu viedokli. Ja iet runa, ja iet diskusija par kādu viedokli, bet es nekad neesmu nostājies vai atbalstījis melus. Melus nekad. Mēs varam diskutēt, vai patīk sarkana mašīna vai pelēka. Mēs katrs paliksim pie savu viedokli. Bet, ja atklāt, klaļi var atļauties melot, tad es domāju, tad ir tomēr jāceļās augšā, lai cik tas nepatīkam būtu kādam klātsošam vai tam līdzīgi. Priekšsēdētāji, mēs pa ceļiem, pa ziemas periodu, ja, no 9. gada, kad nāca 9. gada pirmā ziema, jūsu uzstādījums, jūs vienējāt vēlēšanas, ja bija tas, kad ir jāsāk cilvēkiem maksāt, bija kaut kāds aprēķins un tam līdzīgi. Stalbai tādas tradīcijas nebija. Mēs tiešām, Rukšā Jānis var apliecināt, nevienam cilvēkam nebija jāuztraucās par to, kad iztīrīs ceļš, kad iztīrīs ātrāk vai vēlāk, tā bija cita lieta, tiešām, bet apmēram 8 stundas laikā to varēja izdarīt. Ko mēs ar šo ieguvām? Es arī televīzijā teicu. Mēs ieguvām to, ka mēs vienkārši trenkājam savus novada cilvēkus, ap kaut kur pār pa 100, ap 200 iesniegumus. Mēs dzenam savus cilvēkus uz ceigaliem, nākam, lūdzamies, ja lūdzu man. Tu runāji pieskāries par riska grupām. Tādas riska grupa Hārdī nav izvērtīts. 9. gadā, kad jūsu vadība lika šo priekšā, kad maksāsim, es teicu, vismaz izanalizējam, kuriem cilvēkiem lauki ir tukši, palikuši vecās mammas ar bērniem, jaunieši, virsas jau kaut kur ārzemēs. Izanalizējam, kur ir pensionāri un tam līdzīgi. Tu saki, ka tas ir izdarīts. Tas nav izdarīts. Es skaidri atceros to sēdi, kad sociālām dienestam uzdeva, nākšā sēdē pēc mēnesi. Pilnīgs klusums. Un ja tu saki, ka tu esi apzinājis, tad es varu pateikt, uzjautāt tev to. Es esmu arī viens no riskas grupas. Es esmu Černobiļas invalīds. Manu neviens par šiem 4 gadiem nav uzmanīgs. Un es principa pēc, es mocījos, es esmu nolausis mašīnai bumperu savos 200 metros. Bet es pats katru ziemu tiku galā. Es negāju pazemoties. Tajā pašā laikā mana sieva strādā, maksā nodokļus. Mana meita strādā, maksā nodokļus. Es pats strādāju, maksāju nodokļus. Un dēls strādā, maksā nodokļus. Un ja mums tā politika vēršās uz to, es tev arī redakciju uzprasīju. Arī tantei ārā teicu. Man kaimiņos ir vairākas mājas, es atcerējos tagad, ja, bet redakcijā jūs uzprasīju. Māja, 200 metri ir šis no pašvaldības lielā ceļa iekšā. Mājā dzīvo 4 cilvēki, 2 invalīdi, viens pensionārs, ja, un viens, 60 gadīgs. Aizbraucam, es parādīšu, kā tantei ir izgravēts dārs, lai kāds pamācās.
Tantīte tur godu, viņai rokas ir šķības. Un mēs par to paprasam Lats 70. Jā, tu saki, tas nav nekas. Protams, ka nav nekas. Cilvēki var maksāt 50, bet tas ir pazemots, tas ir kapitāls pazemots. Ko tad mēs dodam šiem ārā cilvēkiem, kas dzīvo ārpus centriem? Tai tantai vienīgais, lai viņai, Rukšāni Jānis zinās, es runāju par Teteru mājām uz Ābelīšu ceļu, ja? Turpat pretīm ir Gunāra onkuls tālāk dzīvo bitenieks un tā tālāk, kuram šodien sagādē pilnīgi pagalmi, ja? Mēs runājam vienkārši par attīstību. Mēs centros brūžam iekšā 400, 500, 300 tūkstoši, ko mēs iedodam tam cilvēkam. Viņš neizmanto ne galvenās sporta zāles, ne trenažieru zāles, ne bibliotekas, ne internets, neko. Viņam vajag, lai 2 reizes nedēļā ienākt autoveikals. Un ko mēs to ieguvām? Grāmatvedība pirmā gadā ziņoja, mēs iekasējām 1500 latus no šiem cilvēkiem savāc. Tā nu bagātība attiecībā pret attieksmi. Mēs varam par 1500 latiem nopirkt sirdsapziņu, nopirkt attieksmi. Nopērts, ja tu vari. Nopēc šitajā sezēnā. Paldies. Ļoti labi, un es gribētu vienkārši to, ko Alfs saka, kad mūsu vēlētāju apvienība nepērk sirdsapziņu. Mums viņa ir. Paldies. Un mēs varam skatīties jebkuram acīs un pateikt, ja saka, ka mēs nodrošinām tātad nokļūšanu visiem, nešķirojot. Šeit jau ir tas stāsts, ka tie 1500 lati pašvaldība dotē to ceļu tīrīšanu. Bet ir šī te līdzfinansējuma daļa, ko iedzīvotājs piemaksā. Kas var atļauties, tie arī maksā. Tieši tā, un kuriem nav jāmaksā, tie nemaksā. Jā, paldies. Bet kāpēc mēs maksājam īpašumu nodokli? Īpašumu nodokli agrāk nemaksājam, tagad maksājam īpašumu nodokli. Un īpašumu nodoklis, kam ir paredzēts? Infrastruktūras uzturēšanai. Un ja man tagad jāsamaksā uzņēmumam 600 lati īpašumu nodokli. Un man iztīra traktors, pakas tīrot, iztīra valni uz manu veikalu pusi, ja? Un pēc tam, kad es pasaku, ka jānotīrīt tas valns, tu jau sāc kasīties. Ja? Tā attieksme ir no pašvaldības apkalpošanā personāla. Tu sūdīgs Es sūdīgu uztur infrastruktūru. Nē, es runāju par aizkumu veikalu un runāju par kauciem. Kauciem ciematā izbrauc traktors, iebrauc iekšā līdz lielam ceļam, neiztīrot lielā ceļa valdi, jo uzskat, ka tur iela neiet. Bet tā ir pašvaldības zeme, kura būtu pašvaldība jāstīrā. Dosim vārdu šeit. Jā, lūdzu, nepareizā tehnikas izvēle. Ko pagasts aizdomājies tik tālu, ka vienu komunālo mašīnu uz novadu iegādās. Vienu komunālo mašīnu. Un nebūs tā kā šogad, ka draudzenes vecais atbrauc un nevar aiziet uz veikalu. Diemžēl tā ir reālā situācija. Auciema ciematā. Sniegs kūs, risas šitā. Viss ir piebraukāts, nav laicīgi notīrīt sniegs. Un jūs zinat, ka es zinu, par ko es runāju, jo divas sezonas es tīrīju sniegu. Lūk, šis cilvēks nepareiz pateica. Tātad vajag vieglo tehniku un arī smago tehniku. Es pats esmu tātad tīrījis padomu laikos ceļus. Ar vieglā tehniku tā ātrā mašīna ātri pāriet, ja? Izmētā, ja, to visu. Bet reizēm vajag arī smago tehniku. Ir jau te puišiem smagā tehnika, kas tos ceļus attīra. Ja? Un vēl kas ir izpildu direktori. Tātad katrā pagastā ir atbildīgie it kā izpildu direktori. Iznāk manā eventot ir jākasās, ja? Tiem jākasās ar to. Un vēl kas ir. Es ar Stāvbes izpildu direktoru runāju. Es teicu, nevajag, taču jums dot šo te pārvaldību ceļu. Viņš teica, nu, protams, ka nevajag. Un tur jau visa tā nevajag, kad vienkārši jāsanāk kopā. Un tātad tie, kuri grib pa ceļiem fanot, jā, tad sanākam kopā, bet nevis augstprātīgi. Nu, tā ir vienkārši Kurnuma ceļš bija ārprātīgs. Katru dienu vismaz 2 mašīnas gāzās grāvī iekšā. Katru dienu, vai ne? Un neviens to neredzēja. Paldies. Es atvainojos. Man ar savu skatījums uz šitiem ceļu jautājumiem. Un tieši, piemēram, mūsu strīķu galā, to vajadzētu arī kādiem jauniem sasaukumiem, vienalga, kurš būs.
nav sakārtots tieši īpašuma tiesības, kas ir pagastam un kas ir privātiem īpašumā. Tas attiecās, piemēram, uz manīm. Es esmu zvanījis izpilddirektorai pagasta, risināt to jautājumu, nekas nenotiek. Tas pats par ceļiem, arī saimnieki, es atbildu par ceļiem, netiek tomēr. Nu, netiek. Mums autoveikali netiek klāt. Un, piemēram, mums tur būtēs, ja autoveikals brauc pie mājām iekšā, ja, viņš nevar iebraukt. Es pats mazos 25, tas ir īrijas ceļus, pat lielo ceļu visu. Nu, tā, tur vajadzētu pašiem savus ceļu uzturēšanas dienas, manuprāt, ļoti vajadzīgi. Varbūt iedosim vārdu Mārim Šesteram, arī, kas ir ieradies mūsu sanāksmē, varbūt viņš no savu viedokļu raugoties arī kā uzņēmējs, arī mēs... Nāciet priekšā, lai visi jūs redz. Māri atnāc, Ļoti liela, kas man nepatīk tā neiecietība, bet vienam pret otrā negācija ļoti labi apsveikums sāka. Man ļoti patīk, kas sāk, mēs viņas runāja, kad tomēr vajag cienīt. Un galvenais, ka mēs nenovērtējam, mēs nepriecājamies par to, tie iedzīvotāji, kā iedzīvotāji, par to, cik mums ir ļoti milzīgi izvēle. Mums ir 5 savi 44 kandidāti. Mums ir tāda izvēle dot cilvēkiem, kā vienā patīks novadā mūsu valstī. Es domāju, ka iedzīvotāji skaita reāli mums vienu lielākajām izvēlēm. Par to būtu jāpriecājas, ka mums ir tik aktīvi cilvēki un tik drosmīgi, kuri gatavi iet tautas priekšā uz izķengāšanu, uz viņu privātās dzīves izķengāšanu, uz viņu bērnu izķengāšanu, vienalga viņu ģimenes stāvokļu izķengāšanu. Godīgi sakot, bija brīžiem nepatīkami klausīties, kā tas tiek darīts. Tas tā viņš nekur. Runājot par ceļiem. Pašvaldības centrā, es sošu šeit lielākā daļa centra iedzīvotāji, liela daļa. Kāpēc tīri pa brīvu? Nu, piemēram, daudziem par centru, tu tīri pa brīvu, šī limā mājām jāmaksā. Kāpēc tā tāmpai vienlāka onkulim, kas dzīvo 2 km no centra, jāmaksā? Viņa ir sliktāka, viņai ir zilā krāstā mati vai kaut kas cits. Kāpēc mēs šķirojam savus nodokļu maksātājus? Viņi visi ir mūsu novadiedzīvotāji, viņi visi ir nodokļu maksātāji. Un vienalga, vai viņš ir Jānis vai Pēters, vai viņš ir mans čoms Plume, vai viņš nav mans čoms, jā? Tam nav nekāda nozīme. Viņi visi ir nodokļu maksātāji šeit. Viņi visi šeit ir nodokļu iedzīvotāji. Viņiem visiem šeit ir īpašumi. Un viņi šeit veido šo vidu, kur mēs dzīvojam. Tas, ka mēs dzīvojam tālas centrā un neredzam šīs problēmas, un tad vajag pabraukāt vaļā par šiem nomalēm. Vajag vaļāk iedzīvotājos un ar viņiem tikties vienkārši. To es gribētu uzsvērt. Bet vispār tas ir jūsu vakars. Man liels prieks, paldies, ka jūs uzaicinājāt. Paklausīties arī šīs pusiedzīvotājs. Es vēl tikai gribēju pateikt beigās vienīgais 4 gadi pagājuši. Nav tā, ka viss ir bijis slikti, jo tas ir tā kā ir jau nodarīt daudz, kas sliktīgs. Viņi sēž aizkumu pusi, man liekas, ka visvairāk iegūs no nulles. Teikšu godīgi, ja? Jo pirms tam 4 gados, teiksim, kultūras nams uztaisīs ne ūdens saimniecības sakārtot, ja? Tas ir izdarīts šais 4 gados. Paldies Dievam, ka mūs tās kārdīs ir. Paldies Dievam, ka jūs teikt, kas jūs atbalsts finansālis, saprot, ir pabalstājumi, ja? Un vajag novērtēt to, kas ir izdarīts, ja? Bet tā pašā laikā, kad ir izdarīts, tas nozīmē, ka nevajag skatīties, ka ja būtu cits, vai nebūtu labākīs, vai nebūtu savādāk. Nevajag tā domāt, ka viens ir Dievs. Ļeņins arī bija Dievs un valstulē ar bet tā mums nekāds labums nebija, es domāju tādēļ, vai ne? Bija nozīmīgs. Tas arī daudz. Mūsu pasākuma mērķis jau nebija noniecināt kādu, ka tas nav darīts vai kaut kas. Vienkārši mūsu doma bija tāda, ka tiešām ir lietas, ko var darīt savādāk, varbūt var darīt labāk. Katrs nāk ar savu viedokli un savu skatījumu. Un es kā arnāt šeit dzīvot, strādāt un skolot bērnus un ar tādu vēlmi, bet es domāju, ka es jūtu, ka mums trūks cilvēciskais faktors, un cilvēciskais faktors skar gan tos pašus ceļus, gan arī skolu ceļus, kaut vai tādā attieksmē, kad ir tantuki, kuri vienkārši vai nu nevar aizbraukt uz pagastu un iesniegt to iesniegumu, vai nu vienkārši nedara, neiet un nelūdz. Elementāri viņi samaksā piecīgi par to mazo ceļu gabaliņu, lai man iztīrīrs to ceļu, bet viņi neiet un nepazemojās, diemžēl. Un attiecībā par skolu arī šis cilvēciskais faktors iztrūkst. Man nav nekas pretī pret mazām skolām, es cienu, es pats pedagogs.
Bet ar tādu attieksmi nevar uzaicināt manus bērnus skolā, un ja man bērni, kad bija maziņi, veikalā pienāk tanti, ka viņš saka, meitiņi tik nelaid savus bērnus saucienu skolā, man nav laika braukt apkārt un plaušanāties, kāpēc nelaist vietējā skolā. Tāpat laikā es tā kā gribu būt savu novadu patriots. Gribu, un es tā kā jūtos, bet mani bērni tā kā skaitās novadu nodevēji, jo viņi mācās cēsīs, tas nekas, ka viņi apmeklē olimpiādas, ļoti augstu līmeņi, tāpat viņi iet interešu centrā savu, ar savus bērns mākslinieks būdam, tur sūti. Puisītis pagājušajā gadā dabūja Rīgā lielajā robotikas izstādē savā grupā pirmo vietu. Es domāju, ka tie ir sasniegumi. Kāpēc? Pagastam nebūtu jālepojas arī tiem bērniem, kas mācās citur. Es domāju, ka tas tā kā tomēr ir aizvainojuši. Mums jāatbalsta arī citu bērnu. Un tāpat arī transporta problēmas. Mums kaut kāda daļa mācīsies. Mums vajag kaut kādu. Jā, bet tad arī skolai ir jāstrādā citu tādu attieksmi. Uzaiciniet mani, pasties. Es pat nezinu, kur atrodas tā skolība un iegājušas pagalmā pasaka, jūs bērni gājat skolā 5 gados. Ko es laukos dzīvoju, es nemaz nezināju. Man neuzaicina, ne uz skolu, ne apmēr. Mēs uz bērnus pierakstījām skolā. Tā arī nav īsti pareiza attieksme. Šo lietu mēs runājam ar Sigītu Poli. Mēs runājam ar Sigītu Poli par tādu lietu, ka tas... Es joprojām uzturu kaut kādus mācos, lai nezaudētu savu kvalifikāciju kā pedagogs, nestrādājot skolā. Šobrīd mūsu bērni jau mācās cēsīt. Es nezinu, kam būtu jānotiek, lai mūsu bērni tagad sāk mācīties motivāciju, lai ņemtu sārā. Tātad, ja pie mums varbūt mēs sarunāsim. Jā. Katrā ziņā par šo izglītības lietu es redzu, ka tas ir ilgstošāks process. Jā, tas jautājums ir man arī. Jā, šis jautājums arī ir man pašai, jā, bet man arī sāp sirds. Un kā tad tā, kad mani bērni, viņi arī tā kā gribētu dot šeit vietējiem, bet nevar. Un ka viņi te nav vajadzīgi. Tāpat sajūta ir, jā. Ko darīt? Mūsu programmā ir ierakstīts, ka mēs gribam apzināt šos cilvēkus, un tieši tā lepoties, tas nekas, ka viņi ir tur, bet ka viņi tomēr to savu sasniegumu ienes šajā novadā, bagātina šī novada kultūru, mākslu un tā tālāk. Un ka notiek kaut kāda komunikācija auglīga. Tas ir ne tikai šajā izglītības jomā, arī uzņēmējdarbības jomā, citās jomās arī tāpatās. Kā to izdarīt? Jāsēžās pie galda un jādomā. Kā? Un cik tas ir auglīgi, vai tam ir jātērē resursi, vai tas ir nozīmīgi, un ilgtermiņā jāpaskatās, kas no tā iznāk ilgtermiņā. Kā skolu var atveseļot? Atveseļošanās periods skolai varētu būt vismaz 5 gadi. Ja? Vismaz 5 gadi. Tāpēc, pateikt, ka es nākošu gadu vedīšu savus bērnus atpakaļ uz šo skolu, nē. Es varbūt kā deputāti 4 gadus pastrādāšu, lai nākošajām šīm te paudzītēm būtu viss kārtībā, lai viņiem nebūtu šī drausmīgā situācija, ka jābrauc projām. Es braucu projām, man ir ekonomiskā situācija tāda, ka man ir 100 lati mēnesī jāmaksā par ceļu uz Cēsīm atpakaļ. Nenormāla summa. Man to, protams, pašvaldība neatmaksā. Man pašvaldība neatmaksā arī ēdināšanu tiem bērniem, kuri mācās ārpus novada. Un es paskatījos, papētīju diskriminējoši un pretiesiski. Tā ir tiešām diskriminācija. Saistošos noteikumos ir šāds punkts ielikts, ka mēs neapmaksājam ēdināšanu cilvēkiem, kuri to nevar izdarīt ārpus novada. Tas ir pret šo bērnu tiesību aizsardzības konvenciju. Tur ir minēts šajā konvencijā, un šī konvencija ir saistoša pašvaldību likumā. Viņa ir saistoša. Bet sanāk tā, ka neviens to īsti nav pamanījis, nav svarīgi. Šie noteikumi mazliet tiek apie. Es gribu teikt to, ka šo situāciju, lai piesaistītu bērnus atpakaļ, ne tādā formā jārisina. Ka tas nav piespiest ar varu. Tātad, ja tu nemācīsies šajā novadā, šajā skolā, tad mēs tev neapmaksājam ne ceļu, ne pusdienas. Ja? Cēsīs nav tādi noteikumi.
Cēsīs apmaksā, viņiem nav saistošos noteikumos. Ja arī mācās citur, nu, ceļus neapmaksā, jā, ceļus ne, bet apmaksā, nu, teiksim, pusdienas tiem bērniem, kuri maznodrošinātie, jā. Tas ir punkts. Ir problēmas, jā, un tāpēc arī mēs nākam ar savu redzējumu, kādam tas var patikt vai nepatikt, bet tās ir mūsu tiesības un vēlētājs tad izvēlēsies. Jānis, laikam, tur es saku tikai par... Bija ļoti nepatīkami skatīties, pēdiņās nepatīkami skatīties 3 dienas atpakaļ tiesību sargu izveidotā tabulā, kur Pārgaujas novads ir Latvijā 3. vietā uz vienu bērni, uz naudas līmenī, ko dod novads vienam bērnam. Mācību līdzekļu iegādēji un atbalstam kā tāda. 3. vietā mēs esam Latvijā. Mums ir Ozolnieki vēl viena pašvaldība, un tad mēs esam 3. vietā. Vai tas nav rādītājs pie tā, ka mēs strādājam pie šīm te problēmām? Tas, ko jūs pacēlāt augšā šo te problēmu par skolām, ļoti labi zinu to, ko mēs tagad darām un kā mēs reaminējam kopā ar vecākiem un pašvaldība Raiskuma pamatskolu. Tātad, kas notiekās, kas tiek veikts? Tātad šīs darbības tiek veikts un meklēti risinājumi jau tiek arī bērni tiek vadāti uz stāvu. Tieši tā, bet tas ir, lai bērnus noturētu šeit, lai varētu atrast labāko risinājumu arī nākošā mācību gadā. Tā kā šīs ir vienkārši elementāras lietas, kuras ir... Tāpēc, ka mēs jau spiedienu izdarījām tev hārdi. Man ir jautājums, es ļoti priecājos redzēt šeit skolas pedagogus. Jūs esat atnākuši ar kaut kādu cerību, ar kaut kādu domu. Vai jums būtu savs redzējums sakāms šajā brīdī? Kā jūs redzat šīs skolas attīstību? Tas ir jautājums, ko es zvanu konkrēti un prasu. Kā tu redzi? Sigit, vai tu redzi, ka tu te varēsi vēl strādāt? Radošs pedagogs tāds, viņi saka, jā, es pieņēmu smagu lēmumu. Es pieņēmu lēmumu, ka es strādāšu ne savā jomā, sākšu ņemt 1. klasi. Jā, redziet, nav tā, ka viss ir slikti, bet cilvēks arī, viņš iet, viņš ir elastīgs, viņš meklē, bet tomēr, es tomēr gribu šeit strādāt. Ko man darīt, ja? Tā kā, tas visiem kopā. Vai jums ir tie pedagogi, kas ir atnākuši, ir sakāms savs redzējums par šo skolu? Uz ko jūs esat gatavi? Kā jūs redzat savu darbību? Bet jūs nācāt ar kaut kādu cerību, ar cerību to, ka jūs gribat skolu un ko var deputāti dot? Mēs kopā skolai ar pašvaldību cieši jādomā un vecāki 3... Šeit skolotāji ir ļoti labi, te nav nevainas skolotāji. Ja kādam kaut kas nepatīk, lai taisa tā saucamo hospitāciju un tā tālāk, bet ne jau kaut kur, teiksim, Urjāņos ir labāki skolotāji. Tiksim, Dācis, viņi ir vēl forši skolotāji, jā. Te nav runa par to, bet mēs viņiem nedodam šos te skolniekus. Attīstīt novadu turismu. Es gribu atbildēt šo jautājumu, kā es redzu turismu. Es redzu tā, ka pirmkārt šeit ir iespējas turismam, bet te ir apgrūtinājumi, ar kuriem ir jāstrādā. Un kā strādāt, tas ir jautājums. Ja? Kā tieši ar šo attieksmi risināt šo problemātiku, kas ir šeit blakus, bet te ir iespējas, un tas plāns tika uztaicīts Auciem Možai, kā varētu plūst turisms, ar ko varētu piesaistīt. Tas ir viens punkts. Otrs punkts, pastāv iespēja uztaisīt arī dabas parku. Ja Līgatnē, pieņemsim, ir dabas parki, ir Vienkoču parks, kurš ir izīrēts privātai personai, viņš ir uztaisījis tādus brīnums, ka tas arī ir vērts pamācīties, ja? Tad padomāt, kur arī jaunas darba vietas, kur izmantot šo mākslinieco potenciālu, kas novadā ir piesaistīt, ja? Un padarīt tad, teiksim, interesantu šo te lietu. Lai nemokās, es, teiksim, arī filmēju šobrīd amatniekus pa visu Latviju, ir speciālā, tāda metodika. Un mēs atbraucām pie tā metāla kalēja, nofilmējām. Viņš tur mocās nabadzīņš. Viņam vajag kaut kādu grūdienu, kaut kādu palīdzību. Un tāpēc manā skatījumā, teiksim, tāda amatu māja, ja, kurā, tomēr negrūžās cilvēki, turisti, ja, privātajā teritorijā, kur tu dzīvo. Ja, uztaisīt tādu vidi, kur šos amatniekus viņi nāk tā kā uz darbu noteiktas stundas nedēļā,
un to savu prasmi, nu, tā kā var nodot un parādīt tālāk. Tas ir atkal risināms jautājums. Un šie turisti arī parādās, ja, teiksim, ja skatās Dobeles praksi, ja skatās Ventspils praksi, viņi arī šajā amatu mājā parādās, ja. Un te atkrīt tā problēma, ka mums bija diskusijas šiem biedrībām pie apaļā galda pašvaldības telpā. Paldies, liels, ka beidzot tas notika. Tad mēs spriedām par to, kā šis te projekta konkursiņš, kurš tiek izsludināts, ka viņu vajadzētu arī šai turismu jomai, nu kaut kā bišķiņ to naudiņu novirzīt, lai tas pats Mežāncis vai vēl kādi citi šie amatnieki varētu pieklājīgāk tur, toleti ieviest, tur nāk skolēnu grupas, ja, viņš tomēr ir kā turisma objekts, skaitās Pārgaujas novada, atkal strateģiski šī pati Rozulas skola, ja, kur tā kā, viņa likvidēt, un tagad, tā kā cepures uzliek, vai tur derēs nometnēm? Nē, nometnēm neder, klausies, tur nav ne ugunsdzēsība kārtībā, ne ūdens kārtībā, ne signalizācija, ne elektrība kārtībā, viss jāpārtais, ops. Beigās investīcijas ir daži tūkstoši, ja, nevar tur bērnus ielaist. Labi muzeju. Es saku, ka muzejs būtu brīnišķīga, eksotiska vieta šeit pat. Kas vajadzīgs? Vajadzīgs ir viens cilvēks, Eiropas projektu rakstītājs, kurš paņem un visur var, ja, uzraksta, seko, raksta projekts, uztaisām šo graustu par ļoti eksotisku, teiksim, novada muzeju. Tas ir viena no versijām. Ja, bet, jā. Es šeit domāju, taisnības tā kā taisnības, jūs kā deputāti, bet es taisni domāju, kā jūs saredat attīstīt turismu, tas ir novada turismu, tas ir esošos turismu uzņēmējus. Kā jūs viņus domājat attīstīt? Esošos turismu uzņēmējus. Jā, par to jau es arī stāstu. Nevis ko jaunu kaut. Par to es arī stāstu, ka pirmām kārtām ir šie uzņēmēju fórumi jārīko. Ko nozīmē fórums? Tā ir forma, tā nav konference. Fórumā notiek diskusija, tā nav sapulce. Fórumā nāk viens otru iepazīstina ar savām iecerēm un kopīgi domā, kā viens otram var palīdzēt. Vai ir šajā fórumā pieaicināts labās prakses, piemēram, no citiem novadiem, kā citur to risina, ja? Bet tas notiek daudz maz regulāri, tas nenotiek stihiski, un tad var domāt, vienkārši ir jautājums par to, kā to vadīt, kā šo procesu virzīt metodiski, un tad domāt, kāds būs rezultāts. Tas ir jāpārdināt. Es gribu pateikt par Leldē, teiksim, būtu jānāk par deputātu manā vietā, tāpēc, ka es zinu, cik viņa ir gudrs cilvēks un cik viņa tiešām šitās muļķības nenotiktu šeit. Ja? Teiksim, visi, kas nodarbojas ar turismu, tad viņi jāsasauc kopā un lai viņi uzraksta, kas viņiem ir vajadzīgs. Teiksim, mums ir ķūķu krācis augstākā krauja Baltijā. Ja? Augstākā krauja, viņa tur, es atkal teikšu, nolaista līdz kliņķim, aizbrauciet, klāt netiek un tā tālāk. Tātad, vai tur īpašums tas ir vai nav, tad tā ir otra lieta, bet tātad mēs kā pašvaldība runājam ar to, vai mēs tur varam to piekļuvu, tur vispār nekāds piekļuvs pie. Visinteresantākā objekta, vai ne, vispārībā, varbūt, kad Latvijā, vai ne, un tad, piemēram, ko darīt nedrīkst? Nē, bet tur soliņi bijuši viss kaut kas Leldes. Tālāk, jā. Nē, mēs apsekojam. Mēs prasām, kas tev ir vajadzīgs. Kur tev ir piebraucamās vietas, mēs domājam, kā tu tur piebrauc. Mēs palīdzam ar tehniku un tā tālāk. Piemēram, Kveipens pilskalns, principā nepiebraucams ir, ja? Un tā tālāk. Vienkārši vajag kaut ko pašlūkot. Bet ceļi jau nav privātā teritorija. Nevar piekļūt klāt. Nav jau jābrauc jau Kveipens pagalmā, ja šo līdz Kveipenai drīkst. Nevar piebraukt, vēl izbraukt. Nevar piebraukt, tur jau tā nevar. Un mēs tagad apsekojam šos te kultūras objektus un fiksi tad palīdzam uzņēmējiem. Vēl par to iet runa. Paldies. Laikam dosim vārdu Jānis Artē. Es bišķiņiem trīkst par tiem ceļiem. Tā kā mēs ar Ādolfu esam tīrījuši un šitās pēdējās dienas ir vienkārši briesmīgs bijuši. Un tīrījuši esam vienalga nakts vai dienu, kad sasniegt, tad arī tīram. Visi svētki mums pagājuši traktoros. Tas ir Ziemassvētki, jaunais gads, vienmēr sanāk taisni tā. Un mums nevar, piemēram, ja ir uzsnīts sniegs, iztīrīt gan
vienu galu maršrutu, gan otru. Protams, jāgaida tam cilvēkam kāds 8 stundas, daudz nepacietību un tā tālāk. Un no otras puses par to, kad ir pazemojoši iet uz novadu, tie, kas negrib iet, neviens neiet. Viņš sarunā ar traktoristu, reāli viņš pasaka, iebrauc lūdzu pie manis, es tev samaksāšu, es negribu nekādu iesniegumu rakstīt un tā tālāk. Un neviena māja nav palikusi neiztīrīta. Jā, tu tā esi darījis. Visas tantes, kuras man ir prasījuši, viņas ar manu pensiju vajag autoveikalu. Mēs visiem esam tīrījuši. Un nav bijis tā, ka nav ceļi tīrīti. Es vienkārši laikapstākļu tādu, pēdējā laikā ir atzīmēts. Paldies arī, nav tā, ka mēs šķirojam, Alsteidz, ka mēs tot nebraucam tantēm iekšā, jo novadam tādu stratēģiju. Jā, es ka nebraucam, es teicu, ka mums ir jāmaksā, tās ir divas dažādas lietas. Tā ir attieksme. Jā, tas nebija personīgs tevi. Tas nav personīgs tevi. Muzeju, vai te domā šeit kādu muzeju? Novada pētniecības muzeju vajag novadām, nu kā tad bez viņa? Jā, tas būtu dikti skaisti. Man tā kā mākslē dikti interesē, man paps kādreiz gleznoja, un man gleznes ir tuvas, kas būtu lieliski. Jūs būtu gatavs dot muzejam kaut ko, ja? Es tā saprotu. Daudz man nav, bet te redzēt. Brīnišķīgi. Tieši tā, tas viss ir kopā, novadā apzinām visas iespējas un kopīgi risinam un attīstam kopīgi, tāpēc novads mums ir. Kas attiecas par muzeju, tātad Raiskuma pagastā muzejs jau bija, tātad Kalējos pie Raiskuma ezera, ļoti daudz fondi, principā tas muzejs tika izvests Raiskuma, visi tie materiāli stāv tātad Cēsu muzejā, jā. Es pats tajā muzejā biju. Tas kā darāmā ir daudz, paldies par uzmanību. Es aicinu visiem pēdējo dziesmu. Dodie viņi kalnā kāpti tā.